Tā, labdien! Es jums šodien parādīšu dažas tekstapstrādes lietotnes lietas, ko var izmantot. Un tā, lai var redzēt, ko es te darbojos. Un tā tad izvēlēšos dokumentu no Startit, kur var redzēt, kā var noformēt dokumentu. Šeit tātad lapus izkārtojums un tam līdzīgas lietas. Tātad, piemēram, atkarīgs kāds jums ir, kāda jums ir programmatūra, tātad man tas ir izkārtojums, jums varbūt tas varētu būt lapus izkārtojums vai angliski, tātad page layout, skatāmies, kas no kurām. Lūk, un tad šeit jūs varat redzēt piemalis, cik jums vajag, vai tās ir parastās, vai šauras, vidējas, platas, kāda nu jums te vajadzīgs ir. Jūs varat arī uzspiest pielāgotas piemalus, un tad var redzēt, var izvēlēties dialogu lodziņu. Šeit var izmainīt orientāciju, tātad portreta orientācija vai ainava orientācija, un šeit ir formāts, tātad vai mums ir A4 lapa vai A3, atkarīgs, kādu mums konkrētajā situācijā vajadzīga. Mums šeit vajag tātad A4, skatu mums vajag piemalēm parasts, tātad parastas, un ko mums vēl te vajag? Ainava orientācija vai portreta orientācija. Tā mums vajag, mums vajag ainava orientācija, tātad šādi. Lūk, tas ir pirmajā uzdevumā. Otrajā uzdevumā dialogu lodziņumā, ja mēs izvēlamies, lai mēs tiekam pie dialogu lodziņa, tad mēs uzspiežam vai nu tā, kā es rādīju šeit apakšā, jūs varētu izvēlēties, ja, pielāgots piemals, un tad arī tiek pie tā lodziņa. Vai arī šeit uzspiežot, jūs varat izvēlēties, ko nu jums tur vajag, un tad attiecīgi ar peli jūs varat šo te lodziņu pabīdīt. Portatīvam datoram nebūs tik viegli pabīdīt. Nevarēs gan pabīdīt. Viss notiek. Tātad šeit mēs varam tieši to pašu izdarīt, bet šeit mums ir tā, ka mums ir lapus smalas augšā apakš, tātad mums vajag augšu un apakšu 2 centimetri, tātad mums jau zils tur mēs varam ierakstīt, apakšu mēs iezīmējam un arī ierakstam 2 centimetrus tā, patliksim sāņus tā un no kreisās 3 centimetri un no labās 1,5. Tātad šeit mums būs 3 un šeit 1,5. Tikai jāskatās, ja jums ir komats, tad arī komatam jābūt, lai nav tā, ka jums ir punkts un tad viņš nesaprot, ko jūs tur gribat. Tā, kas mums te vēl ir? Ainava orientācija. Tā, mums vajag portreta orientāciju šajā brīdī. Tātad mēs paņemam šo, augšu, apakš mums ir. Lapas, formāts, ja, vai izmērs, tātad mēs paskatāmies, ir mums šeit A4 ir, tā viss mums ir, tā, un kas mums te vēl ir vajadzīgs, tā, šis mums ir viss, dialogu lodziņā viss apskatījāmies labi. Tā, tagad mums vajag virsrakstu stilu. Virsraksts, kur tad mums ir virsraksts? Virsraksts mums ir šeit, stāsts par tilli un suņu vīru, tātad virsrakstu mēs varam dabūt sākumā. Virsraksts mums ir šeit, mēs paņemam, uzliekam, bet mums vajag heading 1 vai virsraksts 1, tātad šo mums vajag. Tā jau ir rindkopa noformēšana vai, jā, rindkopa noformēšana. Mēs esam tātad šeit sākums, jā, un rindkopa, kur mums šeit ir rindkopa, tad uzspiežot šeit, mēs varam atkal dabūt lodziņu, un kas tad mums tur ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs 1,5 pirmās rindas atkāpi un atstarpes ar rindām arī 1,5. Tātad pirmā rindiņas atkāpe mums ir šeit. Pirmā rindiņa, nevis 1,27, bet 1,5 mums vajag, un atstarpes starp rindām ir šeit, un tā ir
1,5. Nu, lūk, un tas mums ir viss, un tur mums vajag pēdējo rindkopu centrēt. Tā, un kur mums ir pēdējā rindkopa? Pēdējā rindkopa mums būtu šī. Ja? Kā mēs varam saprast, kur mums rindkopa sākas un beidzas? Tātad katra rindkopa mums ir ar pī. Ja mēs uzspiežam šeit pī, tad mēs varam redzēt, katra rindkopa ir ar vienu enteru, ja, ar vienu pī. Un tad mēs redzam, kurā vietā ir rindkopa, kurā nav. Paskatāmies, vai es pareizi. Aha, es nepareizi. Ziniet, ko nepareizi izdarīju? Šeit vajadzēja iezīmēt visām rindkopām. Visām rindkopām man vajadzēja to tekstu noformēt šādi. Man vajadzēja šeit, kad pirmā rindiņa ir 1,5 atkāpe, ja, šādi. Un šeit 1,5 atsarps ar rindām. Ja, šādi tas notiek. Nu, re, tagad man ir šādi. Un man ir vajadzīgs pēdējo rindkopu centrēt. Pēdējā rindkopa mums bija kur? Šeit, re, kur pēdējā rindkopa ir šī. Un tā tad mums ir jācentrē. Mēs viņu varam arī šeit centrēt. Ja? Tā tad, kā mēs noformējam tekstu? Kreisā puse centrēts, labā puse vai izlīdzināts vai taisnots pēc abām malām. Ja? Tādā veidā mēs viņu varam noformēt. Nu, lūk, šajā uzdevumā tas ir viss. Paldies par uzmanību! Saglabājam izmaiņas un viss.